Radio Boom FM piedāvā Pana Klekša rīta pazārs. Labrīt, Pana Kleksi. Labrīt. Kā nedēļa? Kā pagāja? Bija kaut kur aizbraucis, kaut ko vērtīgi redzēja, garšīgi apēd kaut ko, iedzēra kaut ko jaunu. Nē. Neko? Ja domāju, es pat tukšo. Nedēļa Pat nekas iedzērs nav jau. Pat izmest ārā. Ārprāts. Nu labi. Mums tas nav labi. Nav. Es labošos. Tā sanāk, ka piekdiena ir, burtiski parīta 16. mārts ar visu no tā izrietošo, un kā jau arī pieteikumā šim failam rakstīt, tad attiecīgi, tas lielais jautājums ir, kurš nogulēja Enāru Dziļinski, tādā nozīmē, ka, protams, mazliet uzjautrina tas, ka Dziļinska palikšana vai pēc kaut nepalikšana valdībā ir kļuvusi par tādu epohālu stāstu, ka Delfi viņiem pat ir ierīkojuši atsevišķu sadaļu. Viņi, ka parasti, Ukrainas krīze vai kaut kas tāds Dziļinskis. Tāds, jo taisnība ir tiem cilvēkiem, kuri tā rausta plecs un saka, bet vai tad nebija zināms, ka viņš ies tajā gājienā, ja viņš tiešām gadiem ir gājis un līdz ar to tad drīzāk ir jautājums, kāpēc, teiksim tā, to zinot, tad varbūt nevajadzēja nemaz te valdību aicināt. Un tas ir viena no retajiem gadījumiem, kad man jāpiekrīt Lembergam. Proti, Lembergs arī to norādīja, ka ko viņš stāstīs. Bet visā šajā sakarībā, protams, arī ir parādījušās tādas tēzes, ka tas ir tāda gan arī no Dziļinska un nacionāļu puses izplānots gājiens, ka viņi tiešām labi zinot, ka Dziļinsks ies, labi zinot to, ka Latvijā ministri nekad nav gājuši 16. martā, respektīvi, ka viņi tā kā jau zinādami to visu tā ir uztamborējuši. Bet man jāsaka, ka es šai sazvērstības teorijai īsti neticu, kaut vai tā iemesla dēļ, ka tātad Dziļinskim visticamāk aizejot no valdības. Mēs šobrīd runājam, ka tas vēl ir tā kā, tikai tādā runu līmenī, bet droši vien, ka tā arī būs. Nacionāli jābūt lielākie zaudētāji nekā ieguvēji, jo tā ieguvēji, tas, kas tur ir pieminēts, ka viņi varētu iegūt begot cietēju jauru, nav 16. marts Latvijas sabiedrībā savukārt tāds lakmusa papīrs vai patriotisma kritērijs, lai ja kāds, teiksim tā, zaudētu amatu šī datuma dēļ, tad uzreiz tur partijai, kā sacīt, jāsaka, reitings debesīs, ja? Tur iegūmi ir ļoti maz, savukārt zaudējumi ir krietni vairāk, jo faktiski Dziļinskis bija viens no tiem Nacionālās apvienības pārstāvjiem valdībā, kuram bija pietiekoši liels izredzes pirmkārtām iepatikties pašvaldību vadītājiem, kas nav, teiksim tā, mazsvarīgi parlamentu vēlēšanu priekšvakarā. Otrām kārtām, viņš vispār ir, teiksim, tāds, kā lai pasaka, labais tēls, ja, kuram nekas tur nelīp klāt un tā. Un tādēļ, protams, viņa zaudēšana nacionāļiem tikai nāk pa sliktu. Bet, kā lai pasaka, bet līdz ar to tiešām vairāk ir tas jautājums, kāpēc notika tā, kā tas notika, kāpēc viņš parādījās tajā valdībā. Jo Dziļinskis vispār ir, manuprāt, viens no Nacionālās apvienības tādiem radikālākiem tēliem tādā nozīmē, ka neteiksim uz kaut kādu bļaustīšanās, bet ka viņiem nav problēma kaut kādu principu pēc arī salauzt krēslus. Proti, tad... Jā, viņš neizskatās. Jā, tieši tā, bet es atceros... Tas ir mierīgs cilvēks. Ja mēs, pagaid, bet līdz tam mēs nonāksim līdz tam mierīgam cilvēkam, bet es gribu teikt to, ka tad, kad bija tā pirmā tāda šūmēšanās, vai nacionāli paliek valdībā vai nē, proti saistībā ar tām uzturēšanās atļaujām, tad es atļaušos nosapņot, ka viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kas teica, ka jāiet prom no valdības. Lai gan visa loģika un pragmātika teica, ka vajag palikt, norīt krupi un palikt.
Savukārt, kas attiecās uz to mierīgo cilvēku. Pirmkārt, viņš ir tīradnis. Nu, tādā nozīmē cilvēks, kurš īpaši nedomā, ko citi par viņu domā. Jo, nu, kāds ir tāds ir, ja? Nu jā, jo man tev jāpiezīmē, ka viņš nevis vienkārši apmeklē tos metālistu koncertus, kas viņam ir tātad sirdslieta, bet viņš arī es ļoti atvainojos, ja, es negribu nevienu metālistu apvainot, ja, bet viņš arī no tiem, kas tās galvas tur krata. Ak, šitā, nē, nu kā, nu tā ir viss kārtībā. Nu, īsakot, tie, kas riktīgi to lietu ņem, ja. Viņš ir metālists. Nu jā, viņš ir kaislīgs metālists. Tas skaidrs. Un es arī gribu atgādināt, ka tad, kad bija pagājušā gadā plūkšanās pie Brīvības pieminekļa saistībā ar to, ka tur skanēja, es jau neatceros, kas skanēja. Ja jūs paskatieties, kurš te gāja plūkties, gāja Dombrava, kuram, kā teikt, tas piestāv. Un tevis pieminētais mierīgi izskata cilvēks Cilinskis, tāpēc, kā sacīt, tie klusie ūdeņi ir tie visdziļākie. Bet es vēlreiz saku, šī situācija nav plānota nec no Cilinska puses, nec no Nacionālās apvienības puses, jo tad, kad Cilinskis stājās amatā, es pārāk labi atceros, ka bija tēze, ka viņš grib nostrādāt tomēr līdz vēlēšanām. Viņam bija plānos pagūt apbraukāt visas pašvaldības. Citiem vārdiem sakot, nav šeit jāmeklē nekādas tādas teorijas, vienkārši drīzāk tomēr tad ir jautājums, kāpēc tajā brīdī, kad veidojās šī jaunā straujums valdība, kāpēc varbūt neparedzēt to, ka būs, es nezinu, vai tas cerēju, ka 16. marta nebūs, būs 15. un pēc tam uzreiz 17. Man ir grūti pateikt, bet tur ir kaut kāda vienkārši, mēs esam liecinieki kaut kādai paviršībai, ne tik daudz tur kaut kādām, baigām tur spēlītēm, aizkulišu un tam līdzīgi. Bet, diemžēl tas, protams, no malas izskatās, ir jocīgi, ja? Par ko arī varam parunāt vēlāk. Pana Klekša rīta bazārs piekdienās 10. Boom FM, 18. RTV. Atgādināšu, ka Pana Klekša rīta bazāru variet klausīties šeit Boom FM internetā piekdienās 10. Iekš. Vai kaut ko latvisku pēc tam, kad tu saki tik daudz visādas svešvārds, internets un YouTube un tā tālāk. Jā, un jau kuno nedēļu Pana Klekša variet arī skatīties televīzijā RTV, kas ir bezmaksā praidē visā Latvijā. Piekdienās izņemot pierobežu droši vien, ja? Piekdienās 18. ir atkārtojums, sestdienās 10:30 no rītā. Protams, YouTube. Jā, un pabeidzot Cilinska un 16. martā, tas, protams, es pieļauju, ka tas ir tas, kas cilvēkiem kretinē, tas, ka tas katru gadu ir un ka par to ir daudz jārunā. Tāpēc es arī vairs par to negribu runāt, jo tikai divas lietas. Viens ir tas, ka, protams, jāsaprot, ka tur ir kaut kāda zināma, skatīšanās ir 16. marts un tad ir 9. maijs un tad visu laiku ir salīdzināšana, ko dara viena un ko dara otri, kas atļauts vieniem, kas nav atļauts un kas atļauts otriem un tā joprojām. Un tas, protams, uzdzen to temperatūru. Jā, jo tad, ja mums neļauj to, tad kāpēc tiem ļauj to un UTP, UJP. Līdz ar to, kamēr šie divi datumi tādā pārī ir, tikmēr tur vienmēr būs liels kaislības. Bet otra lieta ir tas, ka es drusku tiešām mazliet tā nesaprotu arī to nervozitāti no tiesību sargājušu iestāžu puses, jo man uzreiz jāsaka, es nekad neesmu tur bijis klāt. Respektīvi, es neesmu gājienos piedalījies un tā. Bet, manuprāt, abās pusēs, tomēr ir salīdzinoši neliels cilvēku daudzums. Un tad man tas retoriskais jautājums, bet ko tad mēs darītu, ja mums būtu kaut kādi reālieši tie futbola huligāni vai, kas ir, teiksim, simtos un kas ir, vienkārši nāk izkauties jau, ja? Tad iznāk, ka tos mēs vispār netiktu galā. Ja jau 16. marta gadījumā jau visi stāv uz ausīm un saka ārprāts, kas tagad būs un tā, mīlīšana, tad es vēlreiz saku, es diemžēl atkārtojos, jo esmu to jau teicis, bet es esmu redzējis divreiz nemieras pilsētās, vienreiz Amsterdamā futbola fani ālējās un vienreiz Parīzē, kad bija tie nemieri no priekšpilsētām. Tad to es saprotu, ka tur nevar tikt galā, ja? Jo tur ir vienkārši,
kaut kāda masa, apnarkojusies, apdzērusies, vienlaicīgi agresīva. Nu, tur var saprast, ka tad ir briesmas. Ja mēs ar to 16. martu nevaram, tad jāsaprot, ka ja kaut kas tāds notiek, tad vienkārši visi sēž mājās, aizbarikādē logus, ja? Nu, un ārā neiet, jo ir skaidrs, ka neviens neko... Aizbrauc uz Igauniju. Vai aizbrauc? Nu, nevar, ielās jau ir jau... Nu jā. Nē, viss, nu tad ir viss. Nu labi, lai kā arī būtu, tas stāsts paies, un es īstenībā domāju, ka nebūs tā, ka tur rietumu mēdī tur baigi kaut ko tur atspoguļos, to, ko mums visu laiku baida. Viņiem tur cilvēkiem ir savas prioritātes, savukārt tas, ka Krievijas mēdījos to iztaisīs, viņi vienalga iztaisīs. Protams, tur bez variantiem. Tur bez variantiem, un godīgi sakot, tur tāpatās tā publika ir teiksim, tā uzdzīts tāds viņai temperatūra, ka tur 1.16. marts vairāk vai mazāk neko nemaina. Šonedēļ bija arī notikumi valsts pārvaldē, augstākajā valsts pārvaldē, jo, kā labi zināms, kā mēs arī redzam, atvainojas pat cinismu no Cilinska gadījuma, ministri nāk un iet, vai ne? Dažkārt viņi ļoti nāk un iet gājienos. Jā, bet arī vispār. Bija viens džentlmenis Meļņiks, kurš, man liekas, finanšu ministrā amatā viņš nosēdēja laikam 2 dienas. Bija tāds viens. Bet, labi, izsakot, tas nav īsākais vispār termiņš? Tas ir. Ja pat viena diena, laikam no rīta viņš bija, un tā kā vakarā jau tur, ka viss jau tur. Labi, nav būtiski. Bet ir viena lieta, kas, protams, saglabājās, tie ir valsts sekretāri ministrijās. Tie ir cilvēki, kas vada ministriju reāli. Kā ministriem jau zin kā nav laika, viņiem jāstaigā pa televīzijas studijām ir un tā jāprāt. Lūk, un tāpēc, protams, tas, kas notiek ministrijās valsts sekretāra līmenī, ir pietiekoši interesanti. Tad šodien milzu rokādas, paredzams gan nedaudz. Paskatot par rokādēm tas nevarētu, daļai, jā. Tad viens bija tas Cilinskas pēdējais darbs, tas bija ģeniāls, kāds izsakot valdības sēde. Jau tad, kad vēl bija tāds starpposms, Sprūdžs bija prom, Cilinskas vēl nebija, kāds sacīt negaisa mākoņi savilkās par varam, vidas aizsardzības reģionālas attīstības ministrijas, valsts sekretāru Antonovu galvu. Es tur neatstāstīšu tur kaut kāds tur stāstu par kaut kas, cilvēks kaut ko nebija izdarījis pareizi. Tagad ir valdības sēde, kurā Antonovs jāatbrīvo no amata, tāpēc, ka ir kaut kāds disciplināra komisijas lēmums, un pilnīgi redzams, ka viņš vēl garajā tādā nozīmē, ka, viņš zina, ka tas viņa ministrs iestāja gājienā, amatu zaudēs, un viņam svarīgi ir aizvilkt, nedēļu pavilkt garajā, jā. Un īstenībā tas skats bija diezgan tāds piedauzīgs, tāpēc, ka, kā lai pasaka, tomēr, lai kā arī būtu, lai cik šie postiņi būtu svarīgi, tomēr valdība ir drusku virs valsts sekretāriem. Un tie valdības vīriņi un sieviņas, viņi sēž un viņiem jāklausās, kā tas Antonovs vienkārši, kā lai pasaka, es neesmu nevienu pusē, ja, bet tas Antonovs vienkārši pirmkārt velk laiku. Saka, vai te mums nav ko svarīgāk te parunāt, burtiski, ja. Tad viņš sāk kaut kā lēnā garā arī piedraudēt valdībai. Žitā, turklāt tā ļoti delikāti. Viņš saka, es nevaru tieši nocitēt, bet tā doma bija tāda, ka tiesvedības, jo viņš skaidrs, ka viņš pārsūdzēs šo lēmumu, ka viņš tiek atlaists. Ja. Tiesvedības ilgst tur kaut kādu 1,5 gadu, parasti viņš tā stāsta mierīgā, labi temperētā balsī. Ja. Un tad ir, ja viņš pats ir pārliecināts, ka viņi atjaunos amatā, un tad būs jāpiedzer no valsts budžeta naudu pa visu šito laiku. Tad mājieni, kaut kā. Un tas, kas bija diezgan īpatnējs, viņi, protams, vienalga atbrīvoja. Bet, tiksim tas bija viena situācija, kad, valsts sekretārs parādīja, es varēju saku, es neesmu tur nevienā pusē, jo es arī tik labi nesaprotu to situāciju. Bet viņš parādīja, valsts sekretārs parādīja, ka, principā viņš arī var iestāties pozā un dauzīt durvis. Savukārt Antonova kungu vietā, tur kaut kā pārceļoja cilvēks no kultūras ministrijas, no valsts sekretārs. Bet šajā gadījumā ir cita nianses vai iegrieziens. Proti, vēl mēs ieguvām šodien jaunu ekonomikas ministrijas valsts sekretāru,
par kuru savukārt kļūt Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis. Un tas jautājums ir, kāpēc Lazdovskis negāja uz varam pa valsts sekretāru Antonovu vietā, jo Lazdovskis pirms tam ir vadījis zemes dienestu, un tas tā kā viņam varētu būt pa kā saprotamāka lieta. Tas varam. Un te mēs nonākam pie sapņa, kas ir tāds diezgan īpatnējs. Ka Lazdovskis varētu būt teicis aptuveni tā, ka tāpēc pēc vēlēšanām tas varam, tā vides aizsardzības reģionālas attīstības ministrija atkal būs zaļiem zemniekiem. Respektīvi mainīsies politiskā vadība, nevis nacionāli. Iešu tad, es te baigi te mocīties. Ja tu kaut kā tu nostrādā ar vienu partiju kaut kādu, teiksim, gadu, pēc tam atkal viss mainās. Tas nozīmē, ka kaut kur aizkulisēs, principā tā kā jau ir a priori skaidrs, ka šie vidi, kas bija ļoti kārojami zaļiem zemniekiem, vides un reģionālas attīstības jautājumi, gada beigās jau atkal būs vecajās, labajās ZZS rociņās. Pants Kleksis. Īsi un sāpīgi. Ir vēl kāda vīzija, kāds redzējums, kāds sapnīts vai Nē, es gribu teikt to, ka nomiedzī laiku pavadot. Ka faktiski tiešām neatkarīgi no tā, kas tur ir ministrs un kā tie valsts sekretāri mainās, galvenais, lai tur lai notiktu, tas, protams, retorika tā, un tas gan banāls, bet galvenais, lai būtu kaut kādas darbības, lai darbs reāls notiktu. Viņi tur var man spēc mainīties kaut vai katru dienu. Un ja mēs vienkārši tik daudz uzmanības pievērsām varam, Cilinska ministrijai, tad arī šeit tas ir jāsaka, jo, ja mēs runājam par šo aizvadīto nedēļu, tad, tās pamatnostādes, protams, bija iepriekš sagatavotas, bet tās nonāca valdības dienas kārtībā, proti runa par vides politiku. Un, redz, mums jau kā pašiem liekas, ka, kā mums pašiem arī stāsta, ka mēs esam baigi zaļā valsts, un mums viss ir labi, un labi, tur vienmēr kaut kāds ir, varbūt, ka mežas izcērpa daudz vai tam līdzīgi. Bet īstenībā arī problēma vairāk kā nevajag, nelatviski sakot. Proti, sākot ar dažādiem, kā tu pasaki, es tagad vienkārši tā kaut kādas lietas, kas šajās pamatnostādnēs ir pieminētas. Tur ir viss sākot ar to, ka mums kaut kādi radioaktīvie atkritumi, tā kā nav īsti skaidrs, ko ar tiem darīt. Galvā mums vēl pārmēs pēc Salaspilī ir respektīvi reaktors. Un beidzot ar to, ka izrādās, ka nav īsti regulējumi joprojām starp valsti un privātiem īpašniekiem par to, kas ir zemes dzīvēs. Respektīvi, es saprotu ironiju par mūsu naftu un tā joprojām, bet vienalga, tur kaut kas jau ir. Kaut kur jau viņi tur ir, jā. Nē, arī citi kaut kādi izrakteņi un tā, un ka tiek konstatēts, ka vispār kopš padomvaras sabrukuma šeit nekas nav mērīts, un tāpēc, ka tas ģeoloģija kašķir ir beigusies, jā. Citiem vārdiem sakot, problēma netrūkst, un tādēļ, protams, svarīgi būtu, lai šī valsts pārvalde mazāk tur nodarbotos ar kaut kādām muļķībām, bet no saviem tiešiem pienākumiem. Jo galu galā, tomēr ir šis jautājums par to, kā mūsu kaimiņos, nosacīt kaimiņos, bet Ukrainā, Krievijā, notiekošies ietekmēs Latvijas ekonomiku. Man vispirms ir, jo tas, kas mazliet kretinē, ir tas, ka beigā nesteidzība ir. Ekonomikas ministrijā esot kaut kādi dati par to, kā tas ietekmē šot eksportētājus, bet kurš neteikšot, kaut kā tā. Tad pašā laikā, normāli būtu bijis tā, ka faktiski tikko ir kaut kāda sajūta, ka ir aizgājis augstos toņos. Tas nozīmē vai šonedēļ vai katrā gadījumā nākamnedēļ vajadzēja būt kaut kādā valdības. Man ir pilnīgi vienalga slepenā daļa, īpaši slepenā daļa, bet vajadzētu būt kaut kādai sanākšanai, apspriešanai par to, ko valsts var palīdzēt uzņēmējiem, piemēram, tam pašam pārtikas eksportētājiem, kuriem vienkārši tur sākās kaut kādas baigās nelaimes. Mēs tā baigi neiespringstam, gaidām kaut ko, bet, protams, ir tāda viena nianses visā šajās lietās, saistās ar sankcijas pret Krieviju un tām saka, un savukārt kā tas atstarosies uz mums. Es tā domāju, ar Krieviem, protams, nekad neko nevar zināt. Bet tomēr tad es sapratu, ka ir viena lieta laba, ka mēs pievienojamies Eirozonai. Jo es varu sadarēt, ka ja mēs, tas, protams, tā arī, ko es varu sadarēt. Kā būtu bijis, tā būtu bijis, kas to lai zina. Ja mums būtu lats, tad uztaisīt mums te vieglu valūtas krīzi,
teiksim, iepludinot, nezinu, pārsimtus miljonus dolāru, par kuriem, teiksim, tas nekāda problēma nav. Eiro apgāzt ir grūtāk. Tāpēc, lai es varēju saku, lai kā mums tas eiro nepatiktu, vai kaut kāda skepse par to, bet patiesībā es vienkārši saku, es aicinu aizdomāt par šo situāciju. Ja, piemēram, notiek šī salikšanās nopietnā līmenī starp Eiropu un Krieviju, tad, protams, labi, pirmie pa degunu dabūtie mazākie, tur Baltija un tā joprojām. Ja mums būtu Lats kā nacionālā valūta, tad, protams, viņi var piedrukāt un nesko vēl, bet paspēlēties ar Latvijas bankas valūtas rezervēm, tad Lats un valūtas rezerves būtu ļoti liels kārdinājums mūsu draugiem kaimiņos. Līdz ar to tas, ka mums ir eiro, mums jārēķinās ar kaut kādām problēmām, droši vien tiešām šiem eksportētājiem, kas tur strādā Krievijā. Bet vismaz tāda valūtas stabilitātes viedokļa mēs varam justies samērā pasargāt. Kas zini, atklāt sakot, šajos laikos arī nav maz. Jā. Kad tu saproti, ka tev nav jāskrien uz bankomātu, jo tu nezini, cik tā tava valūta maksās pēc nedēļas. Ja? Un tā. Tādēļ vienkārši būtu aicinājums tiešām varbūt valdībai vairāk domāt, nevis slepeni apkopot informāciju, kādas kravas iet uz Krieviju un kas varētu būt apdraudās, bet padomāt par kaut kādiem praktiskiem soļiem vienalga. Vai tas būtu kaut kādas nodokļu parādu iespējamo atlaišana šiem eksportētājiem vai citas kaut kādas formas. Jo gaidīt, kamēr sāksies nepatīkšanas un pēc tam teikt, jā. Jo mums šobrīd ir tā, ka viss, arī ekonomikas ministrs televīzijā ir teicis, ka Latvija no sankcijām pret Krieviju, ja salīdzina visu Eiropas Savienības valsts, cietīs visvairāk. Tas, protams, ir baigi forši, ka to diagnozi uzstāda. Kaut kādā ziņā pirmā vietā, jā. Jā, kaut kādā vismaz, vai ne? Jā. Bet būtu labi arī dzirdēt kaut kādas tālākas soļas. Diemžēl nedēļa noslēgsies un nekas nav dzirdēts. Paldies, Pankleksi. Lūdzu, kā parasti optimistiski. Jā, protams, optimistisks nots, jā. Jā. Tāds žanrs. Jauku nedēļas nogalu vēlot. Tiekamies pēc nedēļas. Okay. Panaklekša rīta bazārs piekdienās. 10. Boom FM, 18. RTV.